Nav sveiki visiem. Runāju. Čau, kas palīdz mežu sakopt. Sākām runāt, kā jau vienmēr. Ne tikai par lietu, ja, bet par pārējo. Uzzināju, ka šeit bija vienmēr tāds mūrs liels, ja, mūrs šķūnis, ja, un tā dēka, ja, vien, ka viņi nograuta un aprakta. Domāju, jāatbrauc, teiksim, tas lauks, te jābrauc, tad ir, ka paliks maigāks tā zāle, ja, ja nav viņš uzarts. Bet šī tā mājvieta. Te tā māja stāvē. Ja es varēšu pielikt, teiksim, to kaut kādu titulu bildi, ja no tā video es esmu tajā mājā bijis, ja, zin, tur pasties, bet, tur tāds bija šausmuļki, ja, zin, tur. Tur vēl bija dzīvojuši pēc kara. Nezinu, es te pastaigāšu, jā, teiksim, tā varbūtība te do šiem šnabu korķu veselu kaudzi, bet vieta vec. Graubi noaugusi, viss nolīdzināts. Varbūt, ka līdzinot kaut kas no tā kultūras slāņa izlecis ārā. Nē, tad vēl uz vienu vietu aizbraukšu, ko viņš man ieteica. Vai nu tad atgriezīsimies tur, kur pēdējais un priekšpēdējais ar to akmens čupu varbūt vēl kādu livrejas pogu izlec ārā. Tās tas plāns. Pirmais atradums tradicionāls, jā, uzpirkstens. Te ir diezgan stingri noņēmuši, te nemaz tik daudz tie signāli nav, bet raksts arī nav. To uzreiz jau pateikt, kur ir meklēts. Kaut kur kādā bedrē sašķūrēts īstas. Nezinu, cik vecs. Kaut kāds ornaments ir, tipveida atradums. Ko izsās, ka viss tas namiņš kaut kur bedri izrakt un aprakts. Redz kāda, tā jau nav nekāda vecā poga. Skaisti. Spīguļo alumīnijas. Tur netā kaut kāds šķūns, es atceros, bija vecs tāds barona laika. Tur neizstās kā aizvest kaut kas tur. Pastaigās šeit, pēc tam ies uz šķūnu skatīties. Smukas poga. Vērtība. -1 santīms. Atradis es kaut kādu brīnumu. Sprādzi. Pāvels I. Jānotīra kaut kāds tajā džipu čauds. Drāžās klāt. Kaut ko runās no šiem. Nebija redzējis neko tam līdzīgi. Peļķei paņemsimies, nav laikam tomēr sprādzi. Nezinu. Kaut kāds tauriņš, tas ir cits. Tāpēc jau nevar atpazīt to, ko. Tas nemazina viņu vērtību. Kaut kāds pie juvelieru nesāts. Tauriņš. Īsti veči nesās sprādzi ar tauriņu. Viņi tā baigi, te es nevaru locīt. Sāk krakšķēt kaut kas tur. Šitā laikam. Vai tauriņš uz augšu lido? Kaut kur lido. Nē, varbūt, ka internetā kaut ko atradīšu. Es teicu, ka te vējš mazliet traucēs. Nekad neko līdzīgi nebija atrads.
Nu, mans telefons pievīva. Nebūs kā es to sprādzi izroku. Šits no pīps, man liekas, ka ir. Te ir tas vietas kāds un te tā tabaka sūc iekšā. Kaut kāds gabaliņš. Es saku, vecs vieta, bet te baigi akurāt strādājuši tie, kas noņēmuši te viss nost. Redz, tā sprādze tā bija lāps dziļumā. To vispār nevarēja atrast, ja nebūtu noņēma tā virs. Tas monētas izstās. Ķeizariskās Vācijas 10 feniņi. Dzīvus nomocīti. Kāds tur gads? 1807 kaut kāds. Un te viņš varētu būt pat rets. Te, kur nāk gals 1,8. Nu, ko tu vari redzēt? Nu šeit. Tie, kas tās monētas ir izrakuši, jau zina, kur jāskatās. Nu nekas, es te samuļļāju tikai. Nu, bedri jau pilna ar ūdeni. Nu, tagad var redzēt. Es tā ceru, man spīd savu ekrānā. 1875. gada. Nu, atkal kaut kāds no Wehrmacht veči. Pagājušais tādu pašu citā vietā atrod. Te ir līdzināts, bet mazliet nērti. Es tur vienu kaut kādu palielu tādu misiņu gabalu tādu štruntu kaut kādu lūzni izraku. Redziet, tāds mals pa virsu. Tur paroki apakšā melnzem, jā. Viņš ir izlīdzināts no kaut kurienes. Jā, izrādās kultūras lāns ir apakšā, jā. Cik tā tajā malā bijis, tajā malā tika te viņi redz. Nu, vai nu liels kāds gabals, jā. Te parasti bija tāds zāli, jāzina, tur līdz pleciem. Nu, man liekas, ka zirgliet es atradzu. Stiprinājumi tie nolūzuši. Te slapša. Māsa jādomā, kā uz normālu ceļu tikt ārā. Nav jau džipons man. Tāpēc baigi te nerokāzā. Nu, te man vecā bēdra ir, kur jaunā no citas puses piegāja. Nezinu, kas tāds ir. Kaut kāds vērķis. Viņš kā dzelzis skan. Redz, viņam ir kaut kāda šņāga pieskrūvēta. Te ir karš gājis, te var viss kaut kas būt. Nu. Kaut kas ir uzrakstījis. Nu. Tāpēc viņš skanēja šitas, beidzot tas dzelzis. Es no citas puses piegāju. Te kaut kāds alumīnijs nav. Nu, te ir jauktais signāls. Es bez sajēgs, kas tāds ir. Nu, kaut kāds. Kaut kas, nezinu, kas. Nu, šitāds. Tas ir kāds karavērķis, tad viņš ar vērti ir. Kas tas tāds? Jāmazgā mājās. Neku tev šitā atkal vien. Tas kaut kāds tēmējamais, ka tik nav. Redz, ko ar iedaļām. Kaut ko var skrūvēt un maukt. Nē, es nezinu. Tas viss tās ir tādas. Jā, ir kāds. Nu, reku viņš numurēts. Taču no kāra būs 2, 3 kaut kāds 8, 0. Sajēgs. Reiz man čaus teica, aizbrauc uz to veco vietu, arī tas, ka vēl kaut kas varētu būt. Nu, kaut kas tas nav kaut kas galīgi, tas ir ohoho.
Bet es nezinu. Man izstāsta kaut ko, šitas ar to kruķās griežās, kaut ko uzregulē. Mūsu lielgabalu un kaut kāds vērķis. Nu, kā racēji varbūt zina. Labi, jāstiep uz mašīnu, tepat vien ir visi. Nu, blakus tāds maunais duri caurums vai kas tas bijis. Bagāta šito. Nu, šitie jau pārkliedz tos krāsainās. Es to tāpēc izvilku, ka bišķit kā pēc krāsainā iesit. Nu, tur krāsainā tie roku tur pats, viņš nezina, no kā taisīts. Nu, šitādi, ka te ir kāds varoņu darbs te veiks. Jānoles lauku malā. Jau kaut kāds priekšmets. Šķērsām paiet, un viņš skan. Nu, saka, no katras debes puses pieiet. Bez sajēgs, kas tāds ir atkal. Un tagad norak tādu mauno, uzreiz iesit krāsainais. Palika viņa sānza. Nu, tāds arī notiek. No savā prātā domāju, ja kaut ko no lielgabalu atradīšu, tad iespējams, ka tas ir tāds kronšteins, ka tas ir tēmēšanas, tas vērķis. Es pat nezinu. Filmā kaut kādā vai dokumentālā video es redzējis esmu. Tas ir lielgabalu. Reskatās tas gals. Jā, nu es ar lauku malā. Spēj tik nest. Viss vienkārši. Zem šitādas viena aiznes, nu, ne šito, bet dzelzgabalu tādu. Beigās blakus krāsainais. Nu, blakus vēl viens. Un te vienā līnijā jau es ar viņu atradu. To tēmējumu. Te būs uzlaists gaisā lielgabals. Šitie palikuši. Domāju, kas tas par signālu tāds vulgārs. Redz, ka nemaz nav jāroka. Čiekus. Nu jā, te pilsa šitie. Te visdrīzāk tas ir, tas kāri. Nu te nav. Viņš sprādzieni nav bīsams. Bet nu vajadzīgs arī nav. Virspusē. Redzams, nu šitā viņš ar stāv. Tagad es tos maunos ap paroku, kas ir tādi. Slieka varbūt iekšā dzīvo. Nav moda. Nu, te kaujas bijušas. Nu. Varbūt pēc kara kāds savācis tos. Nu, nezinu. To neviens vairāk nezina. Čaus teica, viņi te kopju mežu. Viņš saka, nav pateicis, kā atrast. Viņš saka, tu tā daumīnīgi kaudzi. Visādas pudeles. Atradies to kaudzi. Man liekas, ka tas viss. Siļķu buņšas. Padomu laikos te pa kluso uz mežu izveduši. Šito es nevaru pudeli noteikti. Savalst. No. Nav mans alumīnijas. Kāds atvērts. Kāds es jau zinu, kas. Tā bļoda. Ir 60 gadu. Kā tā bija. Nu, apsīšos apkārt, bet tas nekas vērts. Redz, ka te ir vienkārši ieveduši mežā un mēsls izbēruši. Spainis vēl kaut kāds sauc. Labi. Tur man piegriezās, sāk nākt šitādas te limonkas kaut kādas. Un šāviņi. Vēl viena vieta ir. Pāris stundas jau līdz tumsē aizbrauks tur. Atbilst teikt. Tā esence, ko padoms 50 gadus vienādi. Šita odikolons bijis iekšā. Es piemirsu. Tāds arī es atrads. Kaut kāds būs. Krasnais zaļāva. Jā, tas te vinčiks. Tas tāds. No, tāds. Mīskastīt. No, citā vietā. Tā atkal tāda paša zirglieta.
Šitā labāk saglabājusies. Tas tur, kur es gan arī nostrīgu. Tajās nevarēju pameklēt, domāju, kurus tic tumsai meklēšu, tad traktoru meklē. Visu nakti. Tur tāda nomaļa vieta. Nu, tas pats. Viss viņa gabals. Šitā ar māju bijis viņās, kad bija māja. Graus tāds esmu meklējis. Tad viņi nones, bet kur viņi nones? Tad es atkal nevaru atrast pagaidām. Nu, vai cik tas dīvaini? Neliktos, tas ir tipveida produkts. Šis bija vēsturi griežumam nazim galā. Tos atrod un tad domā, ar karaļiem kaut kas var būt. Nē, tas nazīti. Atnāk pass, atgriež. Tas galiņš. Nu, domāju, kur monētas. Nu, viena būšu atradze. Šitā ir puskapēka. Laikam mazāk nevarēja man liktenis iedot Nikolais II. Nu labi, tad viņas te ir teorētiski. Un izstās pēc tāda laika monētas. Nē, tas sarkanais cārs. Misters Brežņevs. Sarkanais cārs, 61. gads. Nu, atkal poga. Atkal poga. Uz stāvs. Viņi pārtaisīja te jau praktiskais latvietis izblies 2 cauhums. Saka, nolūz aus, bet es vēl joprojām viņu valku. Nāk vakars. Tā diezgan skābi. Zālē tur vairāk signāli. Tad kaut kāda Wehrmacht friču krūzes aplacināta izraktāts sūdzes visāds. Šeit tie sīkumiņo. Nu, izstās labi, ne? Ap. Pēc karotes. Nu, sudraba karota nāc ārā. Ap. Jā. Šoreiz krāsa ir. Bet laikam nebūs sudrabs. Cik tā ceniņa? Nevar ieraudzīt. Šitā varbūt otrādi jāstās. Nu, te. Ņeža visdrīzāk rakstīts varētu būt. Baigi labi saglabājušies. Kas saka? Iemet trauku mašīnā un var viksēt zupo. Nu, arī atradums. Tik tiešām labi saglabājusies. Baigi. Sieva izņem no šūpā, cik mums tāda karot radusies. Tur izrakt, tur tāda musarkiņa bija. Tā viņi man salielīs. Nu, šits varētu būt interesantāks par to ķipu sudraba karoti. Stikla nav. Stikla nav. Kā redzējis, bet stikls pazudis. Nu, nekā. Tas tikuņam jābūt tādam zeltanam. Kaut kādi, kad skatījās. Kaut kāds tur ir, es tur viņu paskatos, tur baigi krāsājums viss. Nezinu, kāpēc viņš tās zeltans. Šīts varētu būt līdzīgs tikai zudis galvenais. Skatiens. Kur tie dārgumi, kur viņi ir. Tev to caurumu jāstās visu laiku, te varbūt var ieraudzīt. Nu, it kā sīkums, bet es to monētu pazīstu, vienmēr patīkam viņu atrast. Tie 5 feniņi. Pirmskara, otrā. Tie jau no alumīnija. Baigi labā stāvoklī. Alumīnija bronza.
Tā kā Staļina zelts tie, tikai šitas trešā Reiha. Nezinu, pēc zelta jau baigi neizstās. No. Skaista monēta. Gads diezvēr. Jā, 39. pēdējais, man liekas, ka viņas tur taisīja. Tur, kā saka, man tāda aizdoma, kad ir te sānā jāstāsta, kas tur ir. Atkal 1939. vai 8. jābūt. Nu, ko taisīsim nelielu apskatu. Jā, galvenais priekšmets jau šeit ir. Apstīsimies pārējo. Jā, nu, dīži jau te nav ko apstīties, kas interesants. Jā, interesanti ir šī sprādze, jā, otra puse. Es domāju, ka viņi šādi ir, jā, bijusi, vai visdrīzāk aizāķē. Nē, šādi tad. Jā, šeit ir viena tā skava, otra ir nolūzusi. Tas āķis, ko jostu aizāķē, jā, sieviešu sprādze. Viņš ir roku darbs vai, nav. Tas stils saucās Art Deco. Art Deco tas ir pagājušās 100 gadus. Nu, teorētiski 10. gadi, jā, bet, nu, praktiski, es domāju, pēc Pirmā pasaules kara, jā, viņš ienāca tā sirsnīgāk modē, jā. Tas ir 20. 30. jā, tad varētu būt šā laika perioda. Nu, jāiztaisno, jā, bijusi spoža, kā kur te bija, viņš zeltīti bijusi ir, jā, un tas tauriņš savos priekšā. Viņu var uzlabot, es vienkārši neesmu pieķēries, jā, viņu var sataisīt, jā, tur šito iztaisnot un pielodēt. Bet, nu, nesāt, netaisos, es man liekas, ka viņi tikai iztaisnošu. Jā, tas stils, teiksim, tāds romantisks, bet, nu, ar to viņi ir interesanti tik tiešām, jā. Tas tauriņš, viņš ir ļoti, ļoti kvalitatīvi uztaisīts, jā. Viņš ir tīrīšanas vaina, jā, patīkams atradums. Nu, tad, kad ieraudzīs zemē, padomāju par kādu citu, jā, lietu, bet, nu, jā, tie, kas paši roki jau zina, ka zemē tikko izrakts, viss izstāst citādāk, jā. Teiksim, ka jūs izrokat šādu monētu, ja jūs redzat tikai tā, jā, arī tā sirsniņa jau. Tā sirsniņa jau nopukst, jā. Vai gan es esmu tajā ziņā, jā, neesmu tāds optimists man. Bet šis ļoti labā kvalitātē, jā, teiksim, tas, ko sauc par Staļina zeltu, jā, viņš citādāk dzeltans ir, jā, tā. Trešā Reiha monēta, kā uz lauka teica, vai 38. vai 39. jā, 1938. gada. Monēta nav dārga, viņas tur miljoniem tirāžas sacepts, jā, sakauts. Jā, kaut kāda tur 5 eiro maksā. Nu, šī ir ļoti labi saglabājusies. Pēc tam tas cinks sākās ar 40. gadu jau. Tur tās jau cinka feniņi, nav feniņi. Nu, kas tu vēl? Šie tie ķēzriskie. Jāskatās garām ekrānam. Nu, te ir gads 1875. Jā, viņi balti, jā, niķeļi sakausējams. Tā kā sakausējumā, kā es vienmēr saku, varš ir iekšā, varš izlien ārā. Tas tāpat, ka tās padomi, tās pirmsreforma, tās 10, 15, 20 kāpeiks, nu, līdzīgs. Izroks sarkans, bet var nodrējāt būs balts. Kas te vēl pārējais te tāds, jā, kaut kas tur vēl, kā saka, mazgājās, bet, nu pīpie būtu vesela tā apakšējā daļa, ja, nu, diemžēl.
Te tā tabaka augšā, te ir tas kāds. Nu, par pīpi man ir viens skaists. Atradums nekurienē, laikam tā saucās video. Tur skaists tā pīpe. Nu, tas vēstuļu atgriežumā nāža gals. Nu, kas tev monēta? Puskapēka. Visdrīzāk 19. gadsimta beigas, 20. pats sākums Nikolais II. Nu, vairāk ar šito neņemsies, tad ķeramies pie galvenā priekšmeta. Jā, nu, ja šeit strādās priekšā, es tos attēls pieaugšu, tas gumijs, tas, ja, kā jau pa šajien skatījās iekšā. Tas kaulzāģi optika, ja, nu, pa kaulzāģi sauc MG42, viņa priekštecis MG34, ja, šī ir optika taisīta priekš MG34, bet viņi bija unificēti, ja, viņi derēja arī MG42, ja, jo, teiksim, uz ko viņš tur sēdinās, tāds šlits tur, ja, nu, apstīsimies, ja, tā šlice, ja, uz ko viņš tā uzlikās virsū. Tad, nu, to, ko rāda filmās, ja, un skaistajās bildēs, ka tur veči, ja, divkāji tāda un tā mauc, ja, zin, uz visām pusēm, viņam tas tēmeklis tās tā kā zirnekļa tīkls, ja, un tad viņi vālē, ja. Šis bija uz, nu, tad, kad izmantoja to MG kā balstu ložmetēju, ja, balstu ložmetējs, tas nozīmē, kad čauīts sēdē ērtā pozīcijā, ja, un viņam tā precīzais šaušanas attālums 3 kilometri. Nu, pilnīgi pietika, viņš bija kaut kādi 2000 metri no priekšējās līnijas, ja, pretinieks, kur atradās, un viņš vien plaucēja, ja, pa viņu. Teiksim, pieaugšu to tabu, MG34 šaušanas ātrums, 800-900 šāvienu minūtē, tad uztaisīja to, kas sākās karš Padomju Savienību, uztaisīja modernizēto tos, ja, versiju, man liekas, MG34S. Nu, būs attēls, ja. Un tad palielinājās līdz 1200, bet šaušanas ātrumam pieaugot, precizitāte sāk zust, ja. Un tas arī no svara ir kāda jēga, ja, tur pūdelē garām, ja, kad baigi vālē, bet trāpīt nevar, ja. Tāpēc kaut kāds 300 tos RS burtu uztaisīja. Un tad pārgāja uz MG42, ja, nu, par to ir daudzos video stāstīts, ja, tad mazliet atkārtojos, ja. MG42 bija lētāk uztaisāms, ja. Jo karam ritot viss jau tas tāda brutāla lieta, ja. Nav laika, bet vajag daudz, ja. Uztaisīt tie ložmetēji ir kara laikā 400 000, nu, kopā kaut kāds miljons, tur es lasīju Pakistānas armijā un Serbijā tur vēl tagad, ja. Vācijā arī, ja, viņš tikai ir munīcija zem NATO standarta, ja, tas pats MG vēl joprojām, viņš tik saucās citādāk. Nu, to var palasīt mierīgi, teiksim, ko šeit var, kas man pārsteidz. Pirmais jau pārsteidz, ka es nemaz nezināju, ja, ka tiem kaulu zāģiem bija optika, ja. Es domāju, ka to zirnekļa tēmekli arī mauc, ja. Nē, optika lika uz trīkājiem, ja, teiksim, to, ko rāda filmiņās uz divkāju, ja, vai tur vēl tas stūbi tāda video ir. Ja, un fotogrāfijas tur viens stāv, ja, viņam uz pleca uzlikuši, un tad tas aiz muguras baigi blietē, ja, zin, tas tā aiz tām divām kājām tur to ložmetē. Nu, īpaši ilgi nepašaus, ja, tas stobrs ļoti ātri uzkars, ja. Tāpēc tā. Ja, tie, kas daudz maz ir
jā, saistīta ar to, zinu, ka tur blēņi stāstā. Bet es redzēju vienu šortu, jā, tik tiešām izšāva. Nu, ko viņš tur izšāva? Viņš tur 15 lodas izšāva un vairāk nerādīja. Jā, viņi likus, kā es saku, jā, uz tādu trīkāju. Jā, bija trīkājs, jā, stabilāks uzreiz, jā, tāpēc ir tās pulkās regulēšanas pogas. Šeit ir tiešām ir interesi, jā, pogas ir daudz, jā, šeit ir regulācija, šeit ir tāds kloķis, jā, tad šitā galva viņam griežās, jā. Te ir tas mērķis, kur aptuveni vajadzēja uzķert, tas ir zudis, jā. Šitā tā kreiso roku jārāda. Ripa, jā, viņa te nāk malā, jā, pieaugšu attāvu, kā viņš izstās. Nu, viņa arī tur mierīgi var uzlikt. Salauzt viņa nevar. Jā. Te ir kaut kur apakšā, ja nokodinās, te jābūt 3 skrūvēm. Ja, viņš uz 3 tādām skrūvītēm, skrūvītes loģiski nopuj. Ja. Es šito izraku, pašu to optiku, un tad domāju, jāiebāž pinpointers un jāpameklē. Šito labi, ka neizmet ārā, un teicies patīrīs. Domāju, kas tas tāds pa dzelzi, ja? Bet tomēr blakus bija iebāz kabatā, ja? Nu, labi, ka iebāz, ja? Tad, teiksim, viņš ir vairāk komplektā, ja? Šeit ir nolūzis, ja? Šeit ir nolūzis, ja? Te bija tas, var gudro vārdu nokļūdīties, bet es saku, ja ir vēlme, es uztaisīšu. Tas jāraksta komentāros, pa katru pogu pastāstīšu. Ja? Te bija tas tēmeklis nosīta, ko vispirms uzķēr to mērķi, ja? To, ko rāda parasti tas tāds tīkliņš tur. Atpielikšu fotogrāfiju, atradīšu, ja? Un tas sākās regulēšana. Kas man izbrīnīja, ja, tad, teiksim, jāskatās uz to malu. Tas tā kā ir līmeņrādes, ja, tad tas burbulis jau ir iekšā, vai? Kur tu paliki burbuli. Nu, ir, vai? Baigi uzmanīgi viņu. Kā es te filmēju. O, tagad var redzēt, ja? Skatieties uz to. Ja, burbulis staigā. Tagad es viņu taisnu rādu, tad es nolicis. Nu, viens iet runa par šo vietu, ja? Tas ir tas līmeņrādes. Un otrs stāv šitā, ja? Viņi ielīmeņoja vispār precīzi, ja? Jo nav jēgas pārējām regulācijām, ja? Kas, ja viņš nav precīzi uzlikts. Tādēļ šitā optika ir tad, kad viņš kā balsta ložmetējs, ja, ilgstošai darbībai. Ja, nevis lēkā no vienas bumbedes uz otru un šauj, ja, bet viņš ir uzlikts, ja, kaut kā 2 kilometri no saskarsmes līnijas. Ja, tiem ložmetējiem bija slāpētājs, ja, viņš diži pat neskan un mierīgi, ja, teiksim, apkalpa lasa nost, ja, pretinieku. Bija tā tiešā šaušana un netiešā. Ja. Te ir uzrakstīts direkt, ja, tas nozīmē tiešā. Ja, tātad pieregulē precīzi uz to vietu, ko jūs gribat šaut. Netiešā ir, kad jūs uzregulējat attālumu, te tajā logā. Te ir arī skala, pielikšu bildīt, ja. Kāpēc melns? Tāpēc, kad iekšā ir smērviela, ja. Un viņas bija dažādas. Bija augstuma izturīgās, ja, pēc pirmās ziemas augstās, ja. Jo sākumā viņi vienkārši šitie tēmekļi, viņi sala kopā, viņi nedarbojās. Nu, un smērviela pa 80 gadiem ir sagājusi cieta. Nu, direkt tiešā, ja, otrā pusē te ir ripai. Redz, te nav notīrījis tur. Būs indirekt, ja, ka viņi sagriež. Šitam te jākustās, te būs indirekt, tad ir netiešā. Netiešā tas ir jūs visu uztelē, teiksim, 900 metru esat izmērījis. Ja, un ir tas statīviņš, ja, pat var no tranšejas ārā, ja, galvu nebāst. Ja.
Es skatījos, tur demonstrēja amerikāņu veids, ja. Un grozi, ja, uz to, un viņš uz 900 metriem arī visu mauc nost, ja, var tā kā zemūdenēm periskopi, ja, izbāž stroķi un mauci, Hediva. Nezinu, cik tur tā mauc, ja, bet, teorētiski iespējams, ja. Bet tas, ja teiksim, nav jādomā, jūs uzliekat kaut kādu atomu, kas ir piešauts, ja, un uz to arī lido, ja, attālu. Ja, apkalpē parasti 3 cilvēki bija tas šāvējs, bija, kas to lentu padeva, ja, un bija korektors. Tas koriģēja uguni, ja, kas skatījās, kā tur iet, ja, teiksim, 3 viss tas notika. Ko tev pastāstīt? Sāk stāstīt par to smēri, kas te iekšā. Ja, te ir ražotājs Heide Dresden. Ja, un te, kad nenomaucās man artefakts. Te tāds ripulīts, cik te viņu varēs redzēt. To vītasi saslapināt. Sentēva metoda aiziet. Tagad it kā var. Tas ripulīts, ko man naks ir tāds aplīts. Tas aplīts rāda, kādā krāsā viņš tur ir, cik tā smērva jau iztur temperatūru. Ja, ja bija zilā krāsā, tev līdz -40 grādiem. Te krāsa aizgājusi. Nevar pateikt vairāk. 6 ražotāji kopā bija, ja, viens no tiem ar tas Heide bija. Ja, tā kā es viņu atradu, ja es tīrīju, man vispār nekādas sajēgas nebija par šito, ko es tur tīru. Ar birsti norīvēju, parādījās vācu valodā, sāku meklēt, kas tāds ir, ja. Diemžēl zināšanas. Diezgan pasmaks, viņš 2 kilogramu sver un te ar vienu roku stelēties. Ko te var pēc tā, ja es pareizi saprotu, kā tur skatījās, ja, direkts tiešā tēmēšana, ja. Šitas te iekšā lodziņā bija tie metri, te grūti pateikt, ja, kas ar tiem metriem. Te bija no 0 līdz 3000, ja, šeit es redzu, ka ir kaut kas 50, 60, ja, pilnīgi iespējams, ka te bija. Šeit var kāds palabot, ja informācijas tā uz ātro neatrada, ka tas jau bijis, kad beidz pastāvēt šī optika kopā ar ieroci, ja, tas ir bijis uz 60 metriem, jau ir tad tūciņas kaut kāds jau gadījums. Ja tā mēs vispārīgi runājam vēl, cenas šitiem ir. Viņas ir zvērīgas, ja visi kloķi griežās, jā, tas ir kaut kā 2–3 tūkstoši eiro. Šitāds, kas ir atrasts, vairāk nopujuši. Tie, teiksim, maksāja 300 un plus, jā. Pārdošanā diržas viņas neredzēja, jā, tur jā, īstenībā reta manta, jā, tie augšā, ko es tur zviegājos par to numuru, jā, tas arī ir, tas visdrīzāk karaspēka daļas numurs, jā, jo pašs optikas numurs te ir apakšā, zem tā Heide. Es pieaugšu labāk nofotografēt, jā. Tas ir aparāta numurs, tas ir karaspēka numurs, visdrīzāk daļas, jā. Un tā krāsa šī ir oriģinālā, ja, viņš tie pirmie, ja, kas viņi tādā arī bija, tādā zaļā krāsā krāsoti. Ko? Atkal kaut kas jauns ir uzzināts, ja, un, ja godīgi, es nebiju dzirdējis, ja, ka kāds būtu kaulzāģu optiku atradis no man pazīstamiem, ja, tad es varbūt mazāk brīnītos, ja, riktīgi reta manta, ja.
Nu, ja jums apskats vajadzīgs sīkāk, jā, zeme sasals, taisīs apskatu. Jā, bet to tad uzrakstiet komentāros, it kā tie komentāri jau no svāri ir. Jā, un tur kaut kā tagad ir popularizēšana, tur nezinu, ko viņi dod. Sapopularizē, sakomentē, lai ir spars taisīt tos video. Jā, paldies tiem, kas tik tiešām tur, jā, atzinīgas tādas uzraksta. Jā, jo tie pārējie jau kādi jēgi, jā, tais pats. Ja es tik ļoti gudrs, ja es tur vienam es teicu, parādi, ko tu esi uztaisījis. Nu, pazūd. Jā, piemirst pateikt, šeit, teiksim, viņam jau bija nakts tēmeklis arī, te tāds štepšalīts uz šito maucās virsū, jā, un te spīdēja tā gaismiņa, jā. Viņš bija nakts tēmekli. Tādā kastītē nāca, jā. Štepšalīts bija akumulatorā, jā, akumulators ar atsevišķā kastītē. Neliels tie filtri. Te bija priekšā, jā, bija tie filtri. Viens dzintarkrāsas, viens kaut kāds, nu, arī viņš tāds uz dzelteno pusi, 2 filtri nāca līdzi. Nu, es saku, tad jātais tas jau ievalkās, jā, pa visu stāstīt. Nu, ko? Tāds tas šoreiz apskats un tev līdz nākošai reizei.